Šis ir 5. Mēs esam sazvanījuši arī beidzot Kiro Lipmanu. Sveicināts, Lipman kungs! Labvakar! Latvijas Hokeja federācija paziņojusi, ka jaunais galvenais treneris U20 izlasē ir Leonīds Beresņevs. Kādēļ tieši šāda izvēle, ne savādāk? Tieši tā, mēs uzskatām, ka tas ir pareizi, tāpēc, ka viņš savā laikā diezgan labi sev parādīja, gan nacionāli izlasē, gan jauniešu izlasē. Viņš bija tas, kas pirmo reizi tagad ievilka U20 grupā. Jā. Mana uztvere, tas ir ļoti pozitīvs gājiens, un es domāju, ka viņš noteikti izpildīja savu uzdevumu un uzdevumu, ka jūs saprotiet tikai tikt uz A grupu atpakaļ. Jā. Runājot par lielo izlasi, kādi ir tur treneru varianti? Skatāties vairāk Ziemeļamerikas virzienā vai Eiropā? Jūs ziniet, pagaidām tā vairāk mums ir tādi piedāvājumi no Ziemeļamerikas. Bet mēs nesteidzamies. Mums arī ir no Eiropas piedāvājumi. Bet mēs gribam apskatīties, kā viss notiks. Tagad sākas KHL čempionāts. Es nenoliedzu, ka varbūt arī mēs apvienosim Dinamo Rīga treneru ar izlasu, bet tas tikai tāds. Tā tad ir iespējams arī, kad Heikela varētu būt. Tā doma, mēs vēl neko ar vienu nerunājam. Un, protams, ka pat nerunājam ar vadību U20, bet Dinamo vadību, bet viens no variantiem pastāv. Mums nav kur steigties, mums ir laiks vēl ir. Vai Nolana kandidatūra ir iespējama un iespējama atgriešanās? Tāds variants pastāv, tāpēc, ka viņš gribētu. Viņš pats gribētu, atgriezties atpakaļ uz Latviju, bet mēs arī nopietni par šo jautājumu arī domājam. Jā, nesen izskanēja tādas runas, kad par bijušo treneru atalgojumu, kā mēs dzirdējām, tad Aleksandram Beļauskim 10,000 mēnesī, Nolanam 13,000. Vai jūs uzskatāt, ka Beļauska alga bija adekvāta viņam tomēr mazai salīdzinoši pieredzēji? Ziniet, es ļoti cerēju, ka viņš tomēr visu atdos savu enerģiju, savu zināšanu un strādās no pirmā diena, kad mēs parakstījām ar viņu līgumu. Un mēs parakstījām līgumu tieši no 1. septembrī pagājušā gadā. Un mēs ļoti korekti ik mēneši viņam pārskatījām. Tātad jau no septembra līdz pat čempionāta beigām katru mēnesi, Jā, un es ļoti daudz ar viņu runāju. Sezonu gaitā es viņam visu laiku pārmetu, kāpēc viņš netiekas ar spēlētājiem, kāpēc viņš netiekas ar U20, kāpēc viņš neanalizē, kas mums gaida nākotnē ar jauniem spēlētājiem. Es viņam pārmetu, kāpēc viņš nedraudzējās ar Dinamo treneru kolektīvu, ar puišiem nerunā. Ko darīt? Var teikt, ka viņam arī atdevi bija pa mazu kā galvenajam trenerim? Ko jūs sakat? Var teikt, ka viņam arī atdevi bija pa mazu kā galvenajam trenerim, kā minējāt? Es negribu neko. Es jums gribu tikai vienu pateikt, kas attiecas uz Beļausku. Cilvēks viņš ir labs, korekts, inteliģents, bet laikam tas viņš ir pamaz. Tomēr pieredze nedaudz pietrūk, iespējams, ja? Jā, tas ir pamaz. Par to apmaksu. Tas liecina, ka iepriekšējie baumas, ka federācija nemaksā neko, tas ir muļķība. Mēs maksājam diezgan lielu naudu. Es saprotu, Nolana laikā arī viņam tika maksāts par visiem mēnešiem, un nebija tā, ka tikai uz čempionātu laiku. Viņš faktiski strādāja tikai maksimum mēnesi. Uz čempionātu laiku tikai. Uz čempionātu laiku. Jūs varat iedomāties, olimpiāde, viņš atbrauc vienu dienu pirms mūsu pirmā spēle olimpiādē. Vai tas ir normāli? Nevienu reizi viņš neatbrauc uz pārbaudas spēlēm. Vai tas ir normāli? Mēs godīgi maksājam tā, kā bija ierakstīts līgumā viņam algu.
es domāju, priekš izlases tas ir liela nauda. Liela, jā. 200,000 sezonā tas ir diezgan daudz, jā. Jā, un vēl viņš prēmiju dabūja. Jā. Piemēram, par iekļūšanu olimpiādē, par ieņemto 8. vietu olimpiādē. Visur prēmiju. Tāpēc es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību, ka tas ir baumas, tas nav godīgi un nepareizi, kā saka, federācija nemaksā treneriem. Nu, tas ir muļķības. Jā. Okay, tieši otrādi ir par to, lai maksātu naudu, lai maksimāli būtu atdeve. Nu, diemžēl, redziet, naudu viņam ir vairāk interesi nekā atdot sev. Jā, skaidrs par treneru jautājumiem. Vēl ir tāda lieta, ka drīzumā sāksies arī Latvijas virslīgas čempionāts hokejā. Un pagājušajā gadā bija diezgan iespaidīgs 70,000 eiro balvu fonds, vai šogad ir plānots kas līdzīgs? Es pagaidām neko nevaru pateikt, tāpēc, ka mums ir ļoti liela mīnus. Mums ir, es jums varu atklāt, mums budžets ir gandrīz 1,5 miljonu gadā oficiāli. Mums valdība dod tikai 300,000. Redziet, un pārējie jūs no savas kabatas? Gandrīz pusi no 300,000 man jāmaksā treneriem. Nu jā. Nauda liela. Labi, Lipmana kungs, liels paldies, ka jūs ar jums varējāt sazvanīties, parunāt. Es jau ļoti atklāt ar jums esmu. Ļoti atklāt. Mēs to arī jūtam un milzīgs paldies jums un tiešām par naudas lietām parunājām un tiešām tādas dziļas tēmas, tā kā liels paldies jums un ka parunājāt un veiksmīgi. Un veiksmīgi treneru meklējumos. Tu klausies 5 LV.